Labdien, cienījamie klātesošie mēdīju pārstāvi. Visi ir ieradušies un sāksim preses konferenci par ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD, ziņojumu īsumā par izglītību 2025. Tad iesākumā būs prezentācija un ziņojumi, pēc tam jums būs iespēja uzdot jautājumus. Un šodien preses konferencē piedalās OECD izglītības un prasmju direktorāta inovāciju un progresa mērīšanas nodaļas vadītājs un OECD izglītības pētniecības un inovāciju centra CERI vadītājs Edmunds Misons, OECD statistikas eksperta Ozžģana Šahina, izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs Jānis Paiders, Rīgas Tehniskās universitātes attīstības un finanšu prorektors Artūrs Zepis, kā arī Latvijas darba devēja konfederācijas izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja Liena Varuņenko. Un tad sāksim mūsu preses konferenci un sākumā vārds Misona kungam. Please. Thank you and thanks. Liels paldies par šo ievadu un visi esat laipni sveikti šajā te pasākumā, publicējot īsumā par izglītību 225. Es esmu šīs nodaļas vadītājs OECD, jeb šo SAO, un es gribētu pateikt pāris vārdu par šo publikāciju un svarīgākajām daļām īsumā par izglītību. Ir gadskārtējs izdevums, kurā mēs publicējam izglītības statistiku. Ja paraugāties uz šo izdevumu, uz šo grāmatu, tā ir tik bieza. Un tā dod iespēju izglītības sistēmām visā pasaulē salīdzināt sevi ar citām sistēmām OECD reģionā. Es domāju, šis ir ļoti vērtīgs pētījums. Varbūt kaut kas no tā, ko mēs pieņemam, kas nav maināms par sistēmām, kuras mums ir pazīstamas. Bet, ja mēs paraugāmies, ka citas valstis dara kaut ko citādi, tad varbūt tas ir aizsākums ļoti labām diskusijām par to, ko vajadzētu mainīt mūsu pašu sistēmās. Un arī tas rada izpratni, kas konkrētajā valstī padodas labi. Es domāju, ka šis pētījums ir ārkārtīgi vērtīgs. Un, proti, ļoti liels darbs ieguldīts, lai iegūtu konsekventu statistiku no dažādām valstīm. Proti, šīs valstis ir jāiegūst visās valstīs, kas veic šo darbu un sniedz datus, kurus mēs pēc tam varam pētīt. Un šajā kontekstā es gribētu pateikt paldies gan komandai izglītības un zinātnes ministrijām, bet arī Latvijas statistikas birojām. Un tā tas ir vairāk nekā 40 valstīs visā pasaulē. Protams, ir ļoti, arī OECD ir devusi savu ieguldījumu, lai to visu apkopotu, lai gādātu par to, lai dati ir salīdzināmi un arī, lai tos analizētu. Un viena šīs komandas dalībniece, Ozge, pastāstīs par tiem datiem, kas mums ir attiecībā uz Latviju. Es domāju, ka tas būs ļoti interesanti, un tā būs ļoti interesanta šī pasaukuma daļa. Pēc tam arī varbūt būs reakcijas, ko sniegs tie cilvēki, kuri pazīst šo sistēmu, kas pazīst to daudz labāk nekā mums, kas nāk ārpuses, un šie cilvēki varbūt labāk saprot, ko šie dati mums pasaka, kas notiek Latvijā. Un tas varētu būt ļoti labs aizsākums sarunai par izglītības nākotni Latvijā. Liels paldies, Edmunda! Es esmu Ozžģana Šahina, esmu datu analītiķe OECD un esmu arī bijusi iesaistīta šī ziņojuma sagatavošanā, ziņojuma īsumā par izglītību. Šodien es mēģināšu sniegt kopsavilkumu par šo te ziņojumu, ko Edmunds jau pieminēja. Es īsumā pieminēšu pašu svarīgāko attiecībā uz Latviju. Es pieskaršos vairākiem svarīgākajiem tematiem, kuriem pieskārās šī gada pētījumā. Un šogad visaptvarošais
vadošā tēma bija augstākā izglītība, jeb terciārā izglītība. Tā kā arī manas prezentācijas pirmajā daļā es galvenokārt pievērsīšos augstākā izglītībai un kā tas tālāk atspoguļojas darba tirgu un arī pieaugušo prasmēs. Runāšu arī par augstākās izglītības internacionalizāciju. Bet bez tam mēs apkopojām arī daudzus citus datus dažādos izglītības līmeņos un arī svarīgākos politiskajos tematos. Tāpēc otrā manas prezentācijas daļā es arī runāšu par šiem aspektiem, sākot ar investīcijām izglītībā, skolotāju algām, skolotāju trūkumu, un pašās beigās es runāšu par jaunākajām demografiskajām tendencēm un to ietekmi uz izglītības sistēmām. Ko mēs redzam, ko rāda mums dati par augstāko izglītību, augstākās izglītības ieguvu, tā pamazām pieaug visās OECD valstīs, tostarp arī Latvijā. Taču vēl tomēr paliek svarīgi tādas jautājumi par kvalifikāciju un rezultātiem darba tirgu. Te mēs redzam, ka Latvijā pamazām pieaug augstākās izglītības ieguva, tuvojoties OECD un Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Un ja mēs pievēršamies konkrēti maģistra grāda ieguvējiem, tad mēs arī redzam, ka pamazām pieaug šī tendence OECD valstīs. Taču Latvijā pēdējo 5 gadu laikā mēs redzam savu veidu stagnāciju. Tieši attiecībā uz pieaugušajiem 25-34 gadi, kur ieguvuši maģistra grādu vai ekvivalentu grādu. Ja paraugāmies uz dažām valstīm, citām kā apvienotā karaliste, Zviedrija vai Īrija, tad mēs arī redzam līdzīgus līmeņus kā Latvijā 2019. gadā, tad ir novērots zināms pieaugums, bet attiecībā uz šo konkrēto indikātoru Latvijā mēs redzam stagnāciju. Un savukārt tas, ko dati mums parāda, ja ir iegūts maģistra grāds, tas varētu teikt atmaksājas. Ja paraugāmies, kāda ir atalgojums dažādos izglītības līmeņos, vidēji OECD valstīs maģistra grāda iegūšana, tas ir gandrīz 83% vairāk nekā alga, ko iegūst tikai ar vidusskolas diplomu. Un ja mēs atkal paraugāmies uz to, kāda ir ieguve no bakalaura grāda, tas ir apmēram 40%. Vairāk nekā pieaugušā atalgojums ar vidusskolas diplomu. Bet vienlaikus arī atalgojums ļoti lielā mērā ir atkarīgs no tās jomas, ko pētat, un arī grāda. Daudzās valstīs STEM grāda vai ekstrakto zinību grāda iegūšana atmaksājas daudz vairāk nekā mākslas priekšmetu vai humanitāro priekšmetu studēšana. Un atšķirība atalgojumā šeit dažādajās jomās ir arī acīm redzami Latvijai. Un mēs arī zinām par Latviju, ka STEM jomā ir dažādas jomas. Un te ir, un tas ir galvenokārt šī labais atalgojums ir nāk no IKT. Un šī atšķirība atalgojumā atkarībā no izglītības joma ir vēl jau vairāk izteikts apvienotajā karalistē. Bet Igaunijā mēs neredzam īpašas atšķirības. Ja starp pieaugušajiem, kuram ir, teiksim, STEM grāds vai veselība un labklājība, tur nav liela atšķirība tajā atalgojumā, ko nopelna. Un parasti STEM ir daudz labāk rezultāti darba, tirgu un arī atalgojuma ziņā. Un tāpēc Latvijā šādas izglītības ieguva ir diezgan zema salīdzinājumā ar OECD vidējo rādītāju un arī salīdzinājumā ar tuvākām valstīm kā Lietuvu un Igauniju. Bet te mēs redzam šo STEM izglītības ieguvi, kur pieaugušajiem ir šis grāds. Bet, ja paraugāmies uz jaunākajiem datiem par absolventiem, kuriem ir šis te STEM izglītība, te mēs redzam,
redzam, ka jau Latvija tuvojas OECD vidējam. Un es domāju, ka Latvijā šajā te attēlā nākotnē mēs arī redzēsim izmaiņas attiecībā uz Latviju. Tagad parunāsim par augstākās izglītības ieguvu un prasmēm. Šīs abas jomas ir saistītas un pozitīva korelācija ir vērojama. Bet mēs redzam, ka arī ir zināmi prasmi trūkums dažādās grupās, ja mēs raugāmies uz dažādām vecuma grupām, arī dzimumu grupām. Tieši pieaugušajiem, kuriem ir vienāds izglītības līmenis. Šī gada pētījumā mēs ļoti daudz pievērsāmies galvenajām atradnēm, kas bija OECD programma PIAC, kas ir pieaugušo kompetenču vērtējums. Latvija pirmo reizi piedalījās šajā pētījumā 2023. gadā. Tā bija lieliski iespēja paraudzīties, kāda ir rezultāti Latvijai. Un rezultāti parāda, ka lielai daļai pieaugušo Latvijā ir tāda zempratības līmenis. Kā mēs šeit redzam, pieaugušie, kuriem ir tas līmenis, kas ir zemāks par otro līmeni. Bet ko es ar to domāju? Tie pieaugušie, kas ietilpst šajā kategorijā, viņi spēja saprast tikai īsu tekstu ar ļoti minimālu tādu uzmanību novērsošu informāciju. Šāds pieaugušo īpatsvars ir diezgan augsts Latvijā. Un tas arī atbilst arī tām pieaugušo matemātiskajām prasmēm un problēmu risināšanas prasmēm. Un ja paraugāmies arī uz kaimiņu valstīm, mēs redzam, ka Lietuvā arī ir diezgan zemi šie rādītāji, bet Igaunijā šķiet, ka tomēr pieaugušie uzrāda labākus rādītājus nekā viņu vienaudži ir Lietuvā un Latvijā. Taču, ja sadalām pa vecuma grupām, kā jūs redzat, tāda patiešām augstākā izglītība ļoti būtiski ietekmē pieaugušo prasmes. Bet, ja paraugāmies uz dažādām vecuma grupām, mēs redzam, ka vecākie pieaugušie Latvijā nespēja viegli pārcelt vai pārtulkot savu izglītību prasmēs. Jaunākai paaudzei tas nāk vieglāk. Bet tas arī ir daudzsološi, ka mēs redzam, ka jaunākie pieaugušie Latvijā iegūst daudz labākas šīs prasmes, arī labākas adaptēšanās prasmes tuvu OECD vidējam. Un Latvijā mēs redzam, ka atšķirības starp šīm te pieaugušo prasmēm dažādās vecuma grupās ir būtiskas. Piemēram, Nīderlandē šīs atšķirības vecuma grupās nav tik būtiskas. Vēl viens temats - augstākās izglītības internacionalizācija. Tas arī ir ļoti būtisks jautājums daudzām OECD valstīm. Un mēs novērojam, ka pieaug starptautisko studentu skaits, bet parasti viņi saskarās ar augstākām mācību maksām Latvijā nekā citās OECD valstīs. Un te mēs redzam, ka pieaug ārvalstu studentu uzņemšana. Un mēs arī redzam, ka Latvija ir pieredzējusi vienu no lielāko starptautisko studentu pieaugumu augstākajā līmenī no 4 līdz 13% pēdējo 10 gadu laikā. Un šis pieaugums, šajā pieaugumā galvenokārt dominē starptautiskie studenti maģistru programmās. Pēdējā laikā vairāk nekā pusi no augstākās izglītības ārvalstu studentiem ir iestājušies maģistru programmās. Un, ja paraugāmies uz šo tendenci, tad mēs redzam, ka pēdējo 10 gadu laikā ir 5reiz pieaugusi ārvalstu studentu iestāšanās maģistru studiju programmās. Tad salīdzinājumā ar situāciju pirms 10 gadiem 5-kārtīgs pieaugums. Bet kas ir interesanti arī, Latvija piemēro gandrīz 3reiz augstākas mācību maksas studentiem, kas nāk no valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm. Varētu pieņemt, ka gandrīz visi šie ārvalstu studenti nāk no Eiropas valstīm, vai tā tas attiecas tikai attiecībā uz pusi no ārvalstu studentu populāciju, bet otra puse nāk no Āzijas valstīm, kas
kas mums parāda, ka Latvija ir spējīga piesaistīt ārvalstu studentus, neraugoties uz augsto mācību maksu. Un ja paraugāmies uz tām valstīm, kur ir līdzīgs ārvalstu studentu īpatsvars, piemēram, Nīderlandē atšķirība mācību maksās ir pat lielāka, bet, piemēram, Austrijā šīs mācību maksas Eiropas un ārvalstu studentiem ir diezgan līdzīgas. Ja runājam par investīcijām izglītībā, mēs redzam, ka daudzās valstīs pieaug šī tendence, ka investīcijas izglītībā pieaug. Šajos datos jūs redzat, ka lielākā daļa valstu palielina savus izdevumus, bet kas mums ir svarīgi? Mums ir svarīgi saskatīt izmaiņas izdevumos uz vienu studentu. Un tad paskatāmies, kāda ir iestāšanās valstī, augstskolās valstī. Latvijā ir pretējā tendence. Proti, mēs redzam, ka samazinās investīcijas ieguldījumi, bet tāpat laikā mēs redzam nelielu pieaugumu studentu skaitā, kas iestājas attiecīgajos izglītības līmeņos. Un līdz ar to mēs redzam, ka izdevumu uz studentu Latvijā samazinās gan pamat izglītībā, gan pēc vidusskolas, gan augstākajā izglītībā. Mēs paraudzījāmies arī uz Lietuvu un Igauniju, un tur mēs redzam, ka ieguldījuma līmenis ir augstāks, ir tīpaši Lietuvā, kaut gan Lietuvā ir redzams studentu skaita samazinājums, līdz ar to, ka investīcijas ir palielinājušās. Bet, protams, šie budžetu samazināšanās var radīt izaicinājums izglītības sistēmās, bet mēs arī nevaram teikt, ka lielāki izdevumi nodrošina labākus mācīšanās rezultātus. Tā tas nav obligāti. Te mēs redzam, kāda ir analīze, piemēram, PISA 2022. gads, kumulatīvie izdevumi uz vienu studentu attiecīgajā vecuma grupā. Un te mēs redzam, kur ir Latvija. Neraugoties uz zemiem investīciju līmenim, Latvijas skolānu rezultāti ir labāki, salīdzinot ar valstīm, kas tērē vairāk uz vienu skolānu. Varbūt šeit ir svarīgi saprast un zināt, cik efektīvi, cik liederīgi tiek veiktas šīs investīcijas. Bet, diemžēl, ir ļoti grūti kvantificēt un mērīt šādu efektivitāti. Šeit mēs vienkārši parādām, kāda ir analīzes rezultāti. Tad vēl viena ļoti svarīga politiskā prioritāte OECD valstīm ir kvalificētu skolotāju piesaistīšana un paturēšana sistēmā, lai analizētu skolotāju trūkumu, kas ir ļoti svarīgs temats daudzās OECD valstīs, tostarp arī Latvijā. Esam pievērsušies dažādiem indikatoriem, lai saprastu, cik smaga ir šī problēma. Pirmkārt, esam paraudzījušies uz skolotāju algām. Mēs redzam, ka skolotāju algas ir zemākas nekā nodarbinātajiem ar augstāko izglītību OECD valstīs. Tā tas ir arī Latvijai. Bet mēs arī zinām, ka Latvija ļoti cenšas apmierināt skolotāju prasības finansiālajā ziņā un palielināt šīs profesijas pievilcību. Pēdējo 10 gadu laikā redzam, ka skolotāji un pasniedzēji dažādos izglītības līmeņos ir palielinājuši savu pirktspēju. Pamatskolā vairāk par 30%, pirmsskolā par 48%. Tas izriet no šeit redzamajiem datiem. Skatoties no citas perspektīvas, Latvijai ir viens no vecākajiem tādiem skolotāju kopuma. Te mēs redzam skolotāji vidusskolās, kur ir vecāki par 50 gadiem, un te mēs redzam, ka Latvijā gadu gaitā šis īpatsvars ir palielinājies.
tā kā mēs redzam, šī vecākā skolotāja kohorta dosies pensijā un ir jāpalielina šīs profesijas pievilcība. Tas būs ļoti būtiski Latvijai. Bet tāpat laikā mums ne obligāti vajadzētu interpretēt šo indikātoru negatīvi. Es pēc pāris minūtēm arī pieminēšu to, ka samazinās arī tā populācijas daļa, kas ir izglītojamo vecumā, samazinās gan no skolotāju, varbūt kohorta, un arī samazinās izglītojamo apjoms. Tā kā varbūt izdosies arī nodrošināt nepieciešamos skolotājus, pat neaizstājot visus to kohortu, kas pensionēsies. Bet tas nenozīmē, ka tāpēc, ka ir mazāk studentu, mazāk skolēnu, uz vienu skolēnu studentu vajadzētu piešķirt mazāk resursu. Ņemot vērā to, ka daudzas valstis, ieskaitot arī Latviju, ir uzlabojušas gadu gaitā skolotāju algas, tomēr daudzas valstis saskaras ar neaizpildītām skolotāju vakancēm mācību gada sākumā. Un te ir arī tādas atradnes telis, arī pētījums par skolotājiem, un te parāda, ka neapmierinātība ar algu neobligāti izpaužas arī kā vispārēja neapmierinātība ar darbu. Viņpus finansiālajiem ieguvumiem skolotāji vēlas saņemt arī kaut ko vairāk, lai paliktu šajā profesijā. Skolotājiem ir ļoti svarīgi, lai viņiem būtu vairāk intelektuāli stimulējoša vide, un lai arī viņiem būtu iespējas profesionāli attīstīties, lai būtu sadarbības iespējas. Tas viss arī ir ļoti svarīgi, lai paturētu skolotājus sistēmā. Un te mēs redzam arī Latvijā neaizpildītās skolotāju vietas, un arī pirms 3 gadiem. Bet tas nenozīmē, ka skolēni visu gadu pavada bez skolotājiem. Beigās arī šīs vakances tiek aizpildītas, arī piedāvājot iespējas arī citiem pieaugušajiem tautsaimniecībā kļūt par skolotājiem. Un te mēs redzam arī to, kāda ir valstu pieeja šīm problēmām, skolotāju trūkuma problēmām. Lielākoties samazina minimālo kvalifikāciju kādiem konkrētiem priekšmetiem vai līmeņiem. Tā, protams, ir tikai pagaidu pieeja, ko valstis izvēlās. Ko es ar to domāju? Samazina kvalifikācijas prasības, un ir skolotāji, kas nav pilnībā kvalificēti. Tas ir atkarīgs no konkrētajām valstīm. Varbūt dažās valstīs šie skolotājiem ir tiek prasītas konkrētas akadēmiskas kvalifikācijas, bet viņiem nav obligātā varbūt pedagoģiskā apmācība. Dažās valstīs varbūt pabeidz šo apmācību, bet pietrūkst akadēmisko kvalifikāciju. Dažreiz abejādi. Bet tas ir veids, kā dažas Eiropas valstis risina šo jautājumu, proti skolotāju trūkumu. Dažās valstīs, piemēram, kā Igaunijā, Islandē, Dānijā, diezgan liels šo nepietiekam kvalificēto skolotāju īpatsvars. Ir vēl cita pieeja. Dažas valstis piesaista šai profesijai cilvēkus, kuriem tā ir otrā karjera. Tas palīdz mazināt skolotāju trūkuma problēmu, bet arī šie pieaugušie var ienest vēl plašāku varbūt pieredzi šajā profesijā. Latvija ir viena no valstīm, kas īsteno šo pieeju, piedāvā specializētu ceļu skolotāju profesijām individiem, kuri plāno mainīt savas karjeras. Un pirms es nobeidzu, pats svarīgākais, ko es vēl gribētu pieminēt, kas ir vēl viena ļoti uzkrītoša tendence visās valstīs. Daudzās valstīs samazinās tā populācija, kas ir izglītojamajā vecumā, ieskaitot Latviju. Un izglītības sistēmām ir jāadaptējas šīm demografiskajām tendencēm, lai varētu nodrošināt ilgtspējīgu izglītību turpmākajos gados. Mēs redzam, ka Latvijā
samazinās iedzīvotāji 0 līdz 4 gadi par 10% pēdējo 10 gados, un tiek sagaidīts, ka līdz pat 26% samazināsies turpmāko 10 gadu laikā. Citās valstīs, kā Nīderlandē un Izrēlā, piemēram, mēs redzam, ka tiek sagaidīts, ka šī tendence tiek pagriezta pretējā virzienā. Gan caur migrāciju, bet arī Izrēlā dzimstības līmenis ir ļoti augsts salīdzinājumā ar citām valstīm. Bet tik un tā šis attēls mums parāda, ka izglītības sistēmai ir jāpielāgojas šīm demografiskajām izmaiņām. Šī bija tāda pārskats īsumā par izglītību 2025, bet, protams, jūs esat aicināti arī ieskanēt šo kvadrātu kodu un izlasīt visu šo pētījumu, jo, protams, tajā ir daudz vairāk nekā manis sniegtajā pārskatā. Papildu šim izdevumam mēs sagatavojam arī vēl papildus materiālus par konkrētām valstīm, piemēram, par Latviju, arī par citām OECD valstīm. Mums ir jau šādi konkrēti kopsavilkumi attiecībā par šo valsti. Mūsu mājaslapā varat atrast šo materiālu par Latviju gan latviski, gan angliski. Tāpat arī varat papētīt šos lielās datu kopas, lai iegūtu vēl papildus varbūt datus. Mums ir gan šie iegūtie dati neapstrādātie, gan aprēķinātie indikātori. Bet šogad arī mēs esam izstrādājuši vēl tādus kā paneļus vai īpašus materiālus. Šajā gadījumā par augstākās izglītības sistēmām. Te jūs varat atrast informāciju par dažādu valstu augstāko izglītības sistēmu iezīmēm, arī par indikātoru par augstākās izglītības iegūšanu, un arī vēl mums arī par pirmsskolas sistēmām. Arī līdzīga informācija kā par augstāko izglītību. Tur arī varat iegūt informāciju par agrīnās izglītības un aprūpes sistēmām dažādās valstīs. Liels paldies! Liels paldies jums! OECD ekspertai Šahīnas kundzei, un tālāk došu vārdu Izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretāram Jānim Paidram. Lūdzu. Jā, paldies attiecīgi par prezentāciju, un no arī Izglītības zinātnes ministrijas puses mēs gribam pateikt to, ka šis ziņojums īsumā par izglītību mums katru gadu iedod izcilu un ļoti kritiski vajadzīgu pārskatu, kas mums iedod objektīvu, salīdzināmu situācijas novērtējumu, kur mēs kā Latvija atrodamies uz citu attīstīto valstu fona, ļoti daudzās izglītības dimensijās. Viņš gan parāda tās lietas, kuras mūsu valstī izglītībā visos līmeņos ir mainījušās, atsevišķos gadījumos strauji mainījušās lietas, kur mums ir jāpiestrādā, un arī lietas, kur patiesībā paskatoties to starptautisko diskursu, mēs secinām to, ka daži no mūsu jautājumiem, par ko mēs esam nemitīgās diskusijās attiecībā par STEM jomām, attiecībā par izglītības rezultātiem un atdevi, ir tā pati diskusija ar tiem pašiem izaicinājumiem, ar ko saskarās gan citas Eiropas valstis līdzīgā dzīves līmenī kā Latvija, gan arī attiecīgi daudzas attīstītākās Eiropas valstis ar ļoti augstākiem ieguldījumiem uz vienu bērnu studentu, cīnoties tiem pašiem attiecīgi izaicinājumiem. Es teiktu arī, ka šis ziņojums lielā mērā mums ir labs atgādinājums par to, ka izglītība visos līmeņos ir gan globāli, gan arī Latvijas nākotnes izaugsmes nosacījums, un tas arī attiecīgi mums iedod datos balstītas tēzes un salīdzinām informāciju, īpaši kontekstā par investīcijām, parādot gan izaicinājumus, ko mēs attiecīgi joprojām cīdamies ar atbilstošu nodrošinājumu izglītībai, skolotāju atalgojumam un citiem jautājumiem, bet arī parādot ļoti citu būtisku tēzi, ka investīcijas pašas par sevi, protams, arī nesasniedz rezultātu, tās ir nepieciešams arī gudri investēt. Tas, kas ir vēl būtiski, mēs runājam par demogrāfijas ieguldījumu, skolotāju trūkumu jautājumiem. Mēs arī neesam unikālā situācijā Latvijā kā pārējās attiecīgi valstīs. Un šeit pat daudzos gadījumos jāņem vērā, ka tā informācija, kas ir pieejama
starptautiski salīdzinām par visām OECD valstīm, ienāk ar zinām laika nobīdi. Un, piemēram, salīdzinājums, kurš parāda to, cik kritisks izaicinājums Latvijas izglītības sistēmā ir saistībā ar demogrāfijas kritumu, bērnu skaita samazinājumu, parāda mums patiesībā šo arī objektīvi kā ļoti lielu izaicinājumu tuvākajos gados. Bet mēs paši redzam to, ka 2024. gads un 2025. gads, par ko vēl nav starptautisks salīdzinājums pieejams, mums patiesībā šo izaicinājumu padara vēl izteiktāku, ko mēs jau redzam mūsu datos, kas pa citām valstīm vēl nav pieejama, bet par Latviju ir jau pieejama vai vismaz ir zināms, kāds būs arī 25. gada rezultāts. Attiecībā par paša ziņojuma fokusu, īpaši kontekstā ar augstāku izglītību, tas lielā mērā parāda Latviju arī kā valsti, kura ir salīdzinājumā pārējām OECD valstīm pārējas posmā, un līdz ar to izpausmes un izmaiņas ļoti atšķirās atkarībā no tā, uz kuru rezultātu dimensiju mēs skatāmies. Ir labi redzēt to, ka tas parāda to, ka interese par, piemēram, augstāku izglītību no vidusskolas beidzējiem ir mums kopumā augsta, un arī attiecīgi rezultāti attiecībā par absolventu sekmīgu rezultātu gadījumā nodarbinātību tālāk darba tirgu parāda diezgan skaidru pievienoto vērtību, ko augstāka izglītība kopumā Latvijā cilvēkiem iedod, un arī kopumā pasaulē parādot līdzīgu tendenci kontekstā ar 40% lielāku atalgojumu, kā arī STEM profesiju pievilcību, un tie skaitā pievilcību arī saņemtajā atalgojumā. Un mēs šo redzam kā arī ļoti būtisku ziņu saistībā ar tām izmaiņām, kas mums augstākā izglītībā iet ar jaunām institucionālā finansēšanas modeļa ieviešanu, kur mēs pārējām no budžeta vietas uz absolventu kā pamat rezultātu un īpaši ar fokusu uz absolventiem jomās, kas ir valstiski prioritārs, īpaši STEM, īpaši pedagoģijas jomā. Vēl ļoti būtiski, ko es no savas puses arī vēlos pieminēt ir sadaļa, kas skar prasmu plaisu, jo, ja mēs skatāmies attiecīgi, un ko arī šis ziņojums parāda, šo rezultātu atšķirību atkarībā no pieaugušo vecumā, viņš parāda to, ka patiesībā, ja mēs skatāmies tos, kas mums ir nesen kļuvuši par pieaugušiem, un tagad iet darba tirgu, mums patiesībā nav fundamentāls atšķirības prasmēs no pārējām OECD valstīm rezultātos, bet palielinoties vecumam šī prasmu plaisa pieaug. Un tas kontekstā ar vien lielāku nepieciešamību ciešāk saintegrēt gan augstākās izglītības un arī profesionālas izglītības sasaist ar darba tirgus vajadzībām, mums patiesībā parāda, es teiktu, tādus divus lielus risināmos izaicinājumus reizē. No vienas puses kontekstā gan ar demogrāfiju, kontekstā ar arī augstākajā izglītībā un profesionāla izglītībā vienkārši mazāk ieejamo bērnu skaitu, atdevēja efektivitātē mazākam atbrumam ir daudz lielāka nozīme nekā viņi bija iepriekšējos gados. Efektivitāte kritiska, tāpēc, ka darba tirgus prasības pēc jauniem speciālistiem turpinās pieaugt un šo speciālistu skaits vienkārši objektīvi būs mazāks. Un tajā pašā laikā, ko savukārt parāda apsakojums attiecībā par iegūtajām par pieaugušo prasmēm, tas joprojām ir liels neizmantots potenciāls pieaugušo izglītībā, īpaši tam darba spēkam, kuram ir jau pie 50 un pāri 50 gadiem, attiecībā par nepieciešamību iegūt jaunas prasmes zināšanas un spēt adaptēties, es teiktu, ļoti strauji arī mainīgam darba tirgus procesam. Līdz ar to kopumā no savas puses es arī gribu teikt lielu paldies OECD komandai par šo ziņojumu un par to, kā viņš gan palīdz mums paskatīties uz Latvijas rezultātiem, gan palīdz attiecīgi mums parādīt no pagātnes datiem nākotnes risināmos izaicinājumus un ka kalpo arī kā labs diskusija punkts uz objektīvu informāciju kopā ar dažādiem mūsu sociālajiem partneriem, darba devējiem un citām organizācijām par to jautājumu, kas mums visiem kopīgs, kur mēs gribam iet ar mūsu izglītību. Paldies! Paldies valsts sekretāram Paiderkungam. Un tālāk došu vārdu Rīgas Tehniskās universitātes attīstības un finanšu prorektoram Artūram Zepam. Lūdzu. Jā, esiet sveicināti. Es arī domāju, ka šis pētījums ir ļoti nozīmīgs. Viņa lielākā pievienotā vērtība, ka mums ir iespēja salīdzināt mūsu gan tuvākiem, gan tālākiem kaimiņiem, tā skaitā diezgan skaidri identificēt, kas ir tie izaicinājumi, un balstoties uz šiem identificētajiem izaicinājumiem, skatīties un meklēt risinājumus.
Bet, manuprāt, apskatot šo pētījumu, ir ļoti svarīgi, ka mēs tādā publiskajā telpā varam skaidri iziet un apliecināt vienu svarīgu lietu. Latvijā izglītība ir laba. Un to es gribētu pamatot ar 3 lietām, kas šajā pētījumā parādījās. Pirmām kārtām, tie rezultāti, kurus mēs spējam sasniegt, balstoties uz mūsu ieguldījumiem, balstoties uz PISA rezultātiem matemātikā, mēs redzam, ka mēs spējam pārsniegt pat tādas labklājīgās valstis kā Norvēģija un Amerikas Savienotās valstis. Līdz ar ko mūsu skolēni šajā brīdī tiešām spēja uzrādīt konkrēti spējīgas sekmes šajos priekšmetos, kas ir ļoti būtiski viņu tālākai karjeras attīstībai. Otra lieta, kas diezgan skaidri parādās, tā ir absolventu nodarbinātība. Dotajā mirklī, runājot par augstākās izglītības absolventiem, mēs redzam, ka viņu nodarbinātība pabeidzot studijas augstākās izglītības iestādēs ir ļoti liela, tā skaitā spējot nodrošināt, kas, manuprāt, arī ļoti būtiski un tika atzīmēts, kas būtu identificējama kā trešā lieta, krietni lielāks atalgojuma līmenis nekā tajā gadījumā, ja viņiem būtu zemāka līmeņa izglītība. Tādā veidā pierādot, ka pievienotā vērtība ir ne tikai bakalaura, bet arī maģistra līmeņa studijām. Protams, runājot par tiem izaicinājumiem, kas šajā pētījumā parādās, es domāju, ka vairākas no tām lietām, kas tika atzīmētas, ir pamatot liekams dienas kārtībā, piemēram, rūkošais jauniešu skaits un demogrāfijas izaicinājumi, kas Latvijai tuvākajā laikā ir priekšā un pamazām sāk jau iezīmēties pirmskolas mācību iestādēs. Un tālākajos šajos posmos, es domāju, ka tas ir liels izaicinājums, ar ko pamazām gadu pa gadam mēs saskarsimies ar vien augstākās izglītības līmeņos. Noteikti ir jāatzīmē šis vidējās paudzes konkurētspējas jautājums, kas parādās pētījumā, kur mēs redzam, ka Latvijai ir būtisks izaicinājums, ja mēs runājam par to, ka mēs vēlamies būt ekonomika ar augstu pievienoto vērtību, mums ir nepieciešams saprast, kādā veidā mēs ne tikai nākotnes paudzi attīstam un izaudzinam, bet spējam nodrošināt arī konkurētspējīgas zināšanas tiem, kas jau šobrīd ir darba tirgu un atjaunojumi pielāgojot tās. Skolēni piesaista STEM. Man ļoti, protams, patika tā ziņa, kad atalgojums STEM jomā ir lielāks nekā citās, kas noteikti ir labā lieta, lai mēs varētu motivēt jauniešus studēt STEM. Tomēr, noteikti, paskatoties, mēs redzam, šeit joprojām ir potenciāls, un Latvijai ir jādomā par to, kādā veidā mēs nākotnē arvien vairāk jauniešus varēsim piesaistīt šeit STEM izglītībai. Protams, iepriekš jau nosauktais matemātikas eksāmena novērtējums ir laba lieta, kas ir būtisks pamats, lai jaunieši varētu studēt šīs zināšanas. Tomēr ir nepieciešams mums kopumā arī kā sabiedrībai iet un skatīties, kādā veidā mēs motivējam jauniešus izvēlēties šīs studijas. Un es domāju, tas vidējais atalgojuma līmenis ir labs pamats, kā skatīties un redzēt arī šo nākotni attiecīgajā nozarē. Un noteikti, kā viens no izaicinājumiem, par ko mums visiem kopīgi jādomā, tas ir jau iepriekš minētais skolotāju trūkums un to novecošanās. Tomēr runājot par tiem risinājumiem un to, ko mēs redzam šobrīd izglītības sistēmā, es domāju, ka tiešām ir vairākas būtiskas reformas, kas šobrīd jau ir notikušas un kuras vēl ir procesā. Runājot par augstākās izglītības jomu, es domāju, ka būtiska pievienotā vērtība ir augstākās izglītības pārvaldības reformai, kas notika pirms 4 gadiem, kas ielika pamatu tam, lai augstākā izglītība tiešām varētu virzīties uz noteiktu mērķu sasniegšanu, kas iet ciešā kombinācijā ar nākamo aktivitāti, kas ir īstenot un par ko mēs šobrīd runājam, tas ir institucionālā finansējuma modeļa ieviešana. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tādēļ, ka šobrīd augstākās izglītības sistēma vairāk nekoncentrējās uz procesu, ja iepriekš tika finansēts studentu skaits, neskatoties uz to, kādi tad ir šie rezultāti, kādi ir absolventi, kādas ir jomas un ar to saistītās lietas. Tad šobrīd mēs redzam, ka šī augstākās izglītības sistēma ir pārgājusi uz diezgan skaidru, mērķorientētu finansējumu, nodrošinot to, ka ieguldītie līdzekļi sniedz atdevi saskaņā ar tiem uzstādītiem sasniedzamiem rādītājiem, kam starp citu šādi pētījumi ļoti labi palīdz definēt noteiktos uzstādījumus. Tāpat arī būtiski, ka jaunais finansējuma modelis dod iespējas skaidrāk pašām augstākās izglītības iestādēm izveidot fleksiblāku sistēmu, kādā veidā sasniegt šos mērķus, un nav pielāgots pasakot, kad visi ir pilnīgi vienādi. Tātad, attiecīgi, lielākas augstskolas un mazākas augstskolas balstoties šiem noteiktiem mērķiem var virzīties tajā virzienā, kas balstoties uz viņu iepriekšējām iestrādnēm spēj nodrošināt maksimāli lielu un efektīvu rezultātu. Un kas ir būtiski, kas, manuprāt, iet kopā arī ar pārējiem šiem uzstādītiem uzdevumiem, augstākajai izglītībai vairs nav
jautājums vai uzdevums skatīties par to, kā mēs nodrošinām tikai absolventus. Balstoties uz šiem uzstādītajiem mērķiem, es redzu, ka ir būtiski pievienotā vērtība arī uz vairākiem citiem punktiem, kas ir minēti šajā pētījumā. Pirmām kārtām augstākās izglītības iestādēm ir jānodrošina ciešāka sasaiste ar industriju, nodrošināt gan līdzekļu piesaisti, gan arī attiecīgi šo zināšanu pārnesi uz tautsaimniecību. Bet kas ir būtiski? Būtiski ir tas, ka arī mūža izglītība kļūst par vienu ļoti būtisku uzdevumu. Augstākās izglītības iestādes arvien vairāk iesaistās tajā, lai nodrošinātu darbspēku pārkvalifikāciju, tādā veidā nodrošināt šīs pievienotās vērtības radīšanu ilgtermiņā. Un es patiesībā domāju, ja mēs paskatāmies uz to augstākās izglītības sistēmu un konceptu kā tādu, mēs labi saprotam, ka, protams, jaunieši pēc skolas gan jau, ka joprojām ilgstoši izvēlēsies iet bakalaura studijas, tomēr tie, kas ir pabeiguši bakalaura studijas, esmu pārliecināts diezgan būtiski apsver, vai viņiem ir vērts iet uz augstāko izglītību vai savādākā veidā iegūt šo zināšanas. Un šeit, es domāju, mikrokvalifikācija koncepts, kas šobrīd ir ieviests, uz ko iet arī augstākās izglītības iestādes, piedāvājot nevis uzreiz 2 gadus maģistra studijas, bet pa gabaliņiem, apgūstot dažādus priekšmetus, sakomplektējot iespējams arī ar profesionālajā pieredzē gūto zināšanu apmēru un citās vietās iegūtajām zināšanām, tiešām dod būtisku pamatu tam, lai mēs risinātu arī daļai šajā ziņojumā minētos izaicinājums. Jā, es teicu, ka noteikti, manuprāt, arī šis STEM jautājums, balstoties to, kur mēs redzam, ka STEM atalgojums šajās jomās ir krietni lielāks nekā citās, palīdzēs Latvijai skaidrāk virzīties un parādīt jauniešiem to, kāda varētu viņu būt potenciāla izvēle un kāds potenciāls izvēloties nākotnē karjeru. Bet vēl viena būtiska lieta, par ko noteikti mums ir jārunā, ir mākslīgā intelekta risinājuma izglītībā. Un šeit, es domāju, protams, lielāk iespēja un vienkāršāk ieviešams tās lietas ir augstākās izglītības līmenī un varbūt tās ejot vidusskolas ietvaros. Mēs redzam arī vairākus konkrētus risinājumus Latvijā, kas, manuprāt, var palīdzēt. Tas nevar aizstāt skolotājs, bet tas var palīdzēt mazināt šo darba apjomu un var palīdzēt sniegt individualizētāku izglītību pieeja katram no skolēniem. Mēs redzam diezgan skaidrus piemērus, kā jau es minēju, kas Latvijā tiek īstenot, tā skaitā arī no Rīgas Tehniskās universitātes puses. Un, manuprāt, tas ir lielā mērā arī tālākajiem solis, lai sniegtu atbalstu izglītības sistēmai. Paldies! Paldies Zepa kungam, un tālāk noslēgumā es došu vārdu Latvijas darba devēju konfederācijas izglītības un nodarbinātības jomas vadītājai Lienai Vorņenko. Lūdzu. Jā, labdien! Man gribētos mudināt, izmantojot šo brīnišķīgo iespēju, saņemot datus, izmantot tos ne tikai salīdzinājumam, bet arī rīcībai. Un no darba devēja skatījuma puses es ieskicēšu varbūt galvenās lietas, kas mums liekas svarīgas. Pirmkārt, mēs absolūti skaidri redzam vienu taisnību. Tad, ja tev ir profesionālā izglītība vai augstākā izglītība, tu darba tirgū saņem lielāku atalgojumu, un līdz ar to, manuprāt, ir jārunā par diezgan lielo priekšlaicīgi mācības pametušos skolānu audzēkņu skaitu, jo mums ir jāizskaidro cilvēkam, ka tajā brīdī, kad tu esi uzsācis studijas, lai kurā līmenī tu esi viņas uzsācis, ir ļoti svarīgi viņas pabeigt. Saulaicīga karjeras izglītība, protams, kas kalpotu kā palīgs šo izvēļu veikšanā, ir priekšnoteikums arī tam, lai industrijas spētu tātad efektīvāk reaģēt uz to ekonomisko vajadzību, kas parādīsies darba tirgu. Otra lieta, kas ir ļoti svarīga, ir kritiskais STEM absolventu skaits, un tas nav jaunums Latvijā, bet ņemot vērā, ka nav mums vedies tik labi ar risinājumiem, tas, ko mēs mudinam no industrijas atcerēties un runāt sabiedrībā plašāk par to, ka STEM nav tikai 4 burti, STEM nav tikai programmēšana, STEM nav tikai matemātikas profesors. Mums ir brīnišķīgas jaunas studiju programmas, kiberdrošībā, aizsardzības tehnoloģijās, starpdisciplinārs, te skaitā saistīts ar humanitārajām zinātnēm, un mēs maksimāli aicinām saskatīt aiz šiem burtiem nevis bailes par to, ka būs grūti, bet iespējas reāli redzēt savu radošumu caur šo prizmu, kas ir tātad daba zinība prizma. Trešā lieta, kas ir ļoti būtiska un kur mēs saskatām izaugsmes riskus, ir strauji pieaugušais skolēnu kavējumu skaits. Mums ir Latvijā viens no augstākajiem kavējumiem kopumā un pieaugumiem
Eiropas Savienības valstu vidū, un tas noteikti ietekmēs lielā mērā mācību sniegumu šiem bērniem, kas ir pamatizglītības posmā. Ar šīm problēmām darba devēji saskarās jau pēdējo 5 gadu laikā. Mēs diemžēl redzam, ka aizvien vairāk absolventu 9. klasē iznāk ar nepietiekamām pamatprasmēm, un tiklīdz jums nav pietiekamas pamatprasmes, tas, protams, ietekmē visus tos nākamos mērķus, kas saistās ar profesionālo izglītību un augstāko izglītību. Un pēdējais, varbūt tāds akcents no mūsu puses ir pieaugušo izglītību. Daudz ir diskutēts par šo. Manā jaunībā bija laikam teiciens, ka, ja tu nenodarbojies ar politiku, politika nodarbojas ar tevi, es gribētu šo attiecināt uz prasmēm. Ja mēs, kā sabiedrība, kā darba tirgus, paši nevēlēsimies izglītoties, saredzēt tās karjeras, kuras mums būs jāveic, vai jāīsteno savā dzīvē, mēs agrāk vai vēlāk nonāksim līdz tam, ka darba tirgus regulēs to, kurā vietā un kādā nodarbinātības pozīcijā mēs atradīsimies. Līdz ar to noteikti ir jārunā par šīs te pieaugušo grupas, kurai ir zemes prasmes un zemes spēja, tātad mācīties maksimāli iesaisti, motivāciju un viedu vadīšanu caur šīm izvēlēm, jo kā mēs redzam no šī pētījuma, izglītībai ir ietekme uz mūsu nodarbinātību un izglītībai ir ietekme uz mūsu ekonomiku. Paldies! Paldies visiem klātsošiem runātājiem. Tagad laiks mēdīju jautājumiem, vai nu šeit te, vai arī individuāli. Labi, paldies. Tad noslēdzam preses konferences un laiks individuāliem mēdīju jautājumiem.